Sveiki, Skorpioni, Jūlijas. Skorpioni šajā mēnesī tad vientulīgi ar vēlmi padomāt, palasīt, aiziet pastaigāties un kaut ko saprast, iedziļināties sevi, izskaidrot iespējams sev, saprast, kā es jūtos, kā es uz to raugos, kas man ir nozīmīgs un jā, šī kārta saistās, protams, ar tādu arī ceļu, savā ziņā ceļu uz turieni, ko es gribētu. Un tā kā kārtas vientuļnieks vispār ir tāda gudrības kārts, tad es gribētu sacīt, varbūt kaut kas ir jāmācās. Mēs, protams, varam mācīties no dzīves, no notikumiem, ko dzīve mums nes, bet mēs varam arī mācīties skolā. Un varbūt, ka ir kaut kas tāds, ko jūs vienkārši gribat apgūt. Un nē, jūs neesat par vecu, lai mācītos, ja, tad visi vecumi ir pietiekami labi, lai mācītos. Un darbs arī vientuļnieks, jā, ļoti interesants tāds, protams, ka Skorpiona zīmē atbilstošs mēnesis, jo Skorpions savā būtībā vienmēr ir mazliet vientuļš ar savām domām, ar saviem uzskatiem, bet arī darbā šī kārtas tad var runāt par tomēr ilgstošu, sēdošu darbu, kad cilvēks sēž un meklē un analizē un kārto un veido grafikus, tātad tiem cilvēkiem, kas strādā šādā kaut kādā atskaižu jomā, šis mēnesis varētu būt ilgstoša, sēdoša darba un iedziļināšanās mēnesis. Ja? Tāpat tiem cilvēkiem, kas meklē tikai darbu, šī kārtas nesola, viņi ir meklējuma kārtas, raudzīšanās kārtas, bet viņi nav tā kā aktīvas darbības kārtas, un līdz ar to šeit darbu atrast nākas vēl, viņš tā kā ievelk to laiku veselu mēnešu garumā, jā, te tā kā neizdodas īsti. Tāpat var kādam Skorpionam būt, ka viņam darbā notiek kaut kāda pārbaude. Un tad arī nāks visu laiku būt klātesošam, visu laiku kaut ko pārbaudīt, kaut ko skatīties, kaut ko atbildēt, sniegt atbildes tādā veidā. Un privātā dzīve. Privātā dzīvē, jā, Skorpioni kaut kādu ļoti noslēpumainu šajā mēnesī gribas kaut ko slēpt. Kādēļ slēpt? No vienas puses, dažkārt tā ir parastākā vēlme būt pašam, padomāt, pajusties, kā es jūtos, darīt tādas lietas, ko es zinu, otram nepatiks. Piemēram, es zinu, ka mana sieva necieši, kad es braucu makšķerēt ar puišiem, ar to savu vīriešu kompāniju. Es viņai teikšu, nezinu, ka es braukšu pie jūra ģitāru spēlēt. Es improvizēju, ja? Tātad slēpt, neteikt patiesos iemeslus tādēļ, ka es jūtos ierobežots tikai tādēļ, ka es pateikšu patiesību. Ja? Skatieties paši, kā tas darbojas, mīļie Skorpioni. Ilgtermiņā noteikti tas nedarbojas, bet šajā mēnesī tas varētu iet cauri. Ja? Tāpat, protams, tas varētu būt jebkas, ko es neusticos īsti partnerim, es negribu viņam to teikt. Iespējams, ja šeit ir tie daudzie vientuļnieki, ka jūsos iekšā kaut kas briest, kaut kāds spriedums vai kaut kas, ko jūs gribat dzīvē ieviest, un jūs vēl neuzdrošinieties to teikt apkārtējiem. Jūs vēl to nevarat paziņot. Tā var būt sajūta, tas var būt dzīves posms, tas var būt kaut kāds ļoti nopietnas lēmums, kas jūsos briest, bet jūs tā kā neteikšu vēl nevienam. Jo es pats vēl neesmu pārliecināts, jo tie vientuļnieki ļoti uzkrītoši šeit bija. Ja? Un 7 zobenu kārtas tiem, kas tikai pagaidām meklē attiecības, tā ir tāda viltnieku kārts. Jūs zinat, ka šeit jums dzīve var piedāvāt partneri, kurš nav brīvs, ar kuru satikties var tikai slepus, ar kuru satikties var kaut kādās dīvainās vietās, kur neviens neredz, kur ir maz cilvēku. Un tas jums liek padomāt, vai jums to vajag, kādēļ jūs tiekat slēpts no apkārtnes, ja, un kāds ir iemesls tam, ka partneris nevēlas jums atvērties, vai viņš nevēlas atvērties apkārtējai pasaulē. Tātad es domāju, ka nevarētu būt sevišķi daudz prieka no tādām attiecībām, bet katrā ziņā pieredze laba.
Par ko der padomāt? Jā, un arī šī kārta man liek teikt, jums der padomāt par savām izvēlēm. Jūs pagaidām vēl neesat apstājies pie kaut kā viena. Tas domīgums ir ļoti izteikts skorpioniem šajā mēnesī. Jūs pagaidām neesat apstājies pie kaut kā viena, un jums vajag tā kā mēģināt katru lietu pagaršot. Nu, tā kā pievērsiet un nevis domāt par visām lietām kopsumā. Nu, kā meitene stāv pie saldējuma stenda, un tad jūs stāvat saldējumu, tu tik daudz tās garšas, un tev liekas, tev vienkārši gribas saldējumu. Bet tad tu paņem katru saldējumu pagaršo un saproti, ko vispār nošķibināja no tiem saldējumiem, ja? Te tā iedziļināšanās ar tiem vientuļniekiem. Padomājiet, varbūt tas rezonē jums. Es tik ļoti gribētu kādreiz dabūt kādu atpakaļ saiti par šo. Paldies un uz tikšanos!